Vidējais Latvijas iedzīvotājs grib atgriezties sociālisma, lai būvētu komunismu, jo atbildību uzņemties par jebko ir grūti un laikietilpīgi, jo tad viss bija un daudz kas nebija. Nebija bagāto, bezpajumtnieku, invalīdu, homoseksuāļu, bet bija garšīgs plombīrs, desa pēc gostiem un komunāliem maksājumu kapeikas. Algas gan nebija lielas, bet ja veikalā ir tikai konservi un gumijas zābagi, kam tev tā nauda? Cilvēks nebija ierauts patēriņa ritenī. Laime bija izbraucienos rudenī uz kartupeļu ražu, varēja pilnu maisu ieraut, pusziemai varēja pietikt. Bet ja vēl dārziņš ar sauso tolti kaut kur blakus upītei, tad tu vispār skaitījies vidējais slānis. Priekšnieki bija vieni un labi zināmi. Izvēle bija starp tiem pašiem un tiem pašiem. Stabilitāte un vienotība, saskaņa vienvārds sakot. Tagad visi ir atžgārni un bez izteiktas idejas. Vari būt jebkas, bet esi nekas. Vainīgi tagad ir visi citi, savējie, svešie. Negrib mūsu cilvēks lemt, grib, lai pasaka priekšā, tā ir vieglāk. Vakaros pie Iļiča lampiņas virtuvē varēs apspriest valdību, kaimiņu, kapitalistus, pusčukstus. Nevajag mums demokrātiju, vecie nemāk, jaunie negrib. Nepārsteidzāt.